Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šis nav pareizais laiks runāt par šīm lietām, un es mēģināšu pamatot. 24. gadā Satversmes tiesa skatīja lietu par zemkopības ministrijas virzītajiem grozījumiem koku ciršanas noteikumos, kas bija runa par mazāku diametra koku ciršanu. Vecums un diametrs ir kopēji saistīts. Kurš ir redzējis jaunus, resnus kokus? Neviens. Jā. Ko tiesa nolēma? Grozījumi tika atzīti par neatbilstošiem Satversmes satversmei. Tiesa uzsvēra, nav pietiekami izvērtēta ietekme uz vidi, nav ievērots piesardzības princips, sabiedrības līdzdarības lēmumu pieņemšanā nav bijusi pietiekama. Tiesa uzsvēra, ka valstī ir izveidota attīstības plānošanas sistēma. Nozara politikām vispirms ir jābūt, tām ir nepieciešams strateģiskais uz vidi novērtējums, ja tās ir saistītas ar vidi, un jāievēro arī piesardzības princips. Atgādinu, šobrīd nav spēkā esošu mežu pamatnostādnes. Tāpat tās tiek vēl ar vienu gatavotas, nezinu, cik ilgi zemkopības dzīvēs ministrijas, plus arī ietekme uz vidi. Tā nav. Mēs balsamies kaut kur neesoši. Tiesa secināja, ka ministra kabinets nav ievērojis kārtību, kādā pirms kāda normatīva akta, kuram varētu būt ietekme uz vidi, pieņemšana ir jāvērtē šī iespējamā ietekme. Un nepieciešamība veikt strateģisko ietekmi uz vidi. Kopsavilkums šim visam. Zemkopības ministrijas virzītie noteikumi zaudēja spēku. Valdībai, ja viņi vēlējās līdzīgas izmaiņas, tās jāizstrādā no jauna, ievērojot tiesas norādes. Tiesa secināja, ka ciršanas noteikumu grozījumi pieņemti neatbilstošā procesā un bez pietiekama pamatojuma, un tas neatbilst Satversmei. Vai šobrīd iesniegtie priekšlikumi likuma grozījumos ņem šo vērā? Nē, šis ir mēģinājums apiet Satversmes spriedumu un ignorēt tajā spriesto. Otra lieta, par kontekstu. 25. gada 20. novembrī ģenerāla prokuratūra sāka pārbaudi par to, lai lemjot par atbalstu sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Mēs šeit runājam par valsts amatpersonām, vai viņas nav izdarījušas kādus, pretiesiskus pasākumus. Savukārt šī gada martā ģenerāla prokuratūra ierosināja kriminālu procesu par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar pretiesisku atbalstu sniegšanu kokrūpniekiem. Jānorāda, ka šīs abas gan krimināla procesa, gan pārbaude tiek turpināta sadarbībā ar valsts kontroli. Treškārt, valsts kontrole sākusi pārbaudi par akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu pāraudzības efektivitāti. Kā un būtība ir par to, kā tiek īstenots valsts un sabiedrības intereses, pārvaldot valsts īpašumā esošos mežus. Gala ziņojumu vēl nav. Mums kā deputātiem nevajadzētu iestāties un veicināt tiesisko nihilismu, ignorējot Satversmes tiesas spriedumu un valstī pastāvošo attīstības plānošanas hierarhijas sistēmu. Mums vajadzētu sagaidīt ģenerāla prokuratūras gan šī ierosinātās lietas, gan krimināla procesa rezultāts, kā arī valsts kontrolas izpētes rezultātus. Vai tiešām vēlamies atkārtot Satversmes tiesas procesu par līdzīgu lietu? Un man ir svarīgi šo pateikt, jo arī šī runa varēs kalpot kā Satversmes tiesas pamatojums, ka mēs, kolēģi, nesakojam un neveicinām tiesiskumu. Aicinu nenodot šo likuma projektu komisijai, līdz tiek apstiprināts meža nozars pamatnostādnes, kas ir uzdotas arī Satversmes tiesas norādījumos, ietekmu uz vidi novērtējums, novērst Satversmes tiesā minētie citi trūkumi, sagaidīt ģenerāla prokuratūras darba rezultāts, kā arī valsts kontrolas rezultāts. Kolēģi, būsim atbildīgi un būvēsim tiesisku valsti. Paldies!